Esiet sveicināti raidījumā Bez tabū. Šis ir ādažu speciālais izlaidums. Es esmu Margarita Cilinka, un šis ir mans kolēģis Zigfrīds Muktu Pāvels. Kā visiem zināms, 17. novembrī Zigfrīds piedalījās koncertā, kas bija par godu Latvijas valsts svētkiem. Par to īsumā izstāstīs mūsu redaktori. Paldies par šo jauko informāciju, bet nākamā lieta, par ko es jums stāstīšu, nebūs tik laba. Respektīvi, šodien Zigfrīds brauca uz studiju šeit pat Ādažos. Brauca pa ceļiem, pēkšņi, viss dubļi, bedres, Zigfrīds brauc, vienkārši nevar izturēt. Un par to īsāk mums izstāstīs atkal redaktori. Tātad, tūliņ mēs novērosim, kādi ceļi Ādažos. Tātad šeit ir pirmā iela. Vai nav šausmīgi? Drausmas kādi darbi. Un ko mēs redzam tur? Ārprāts! Kas ar jums atgadījās? Kas ar jums stāstiet? Kas notiek? Es iekrīt šitie stūbi! Ak, Dievs! Vai tiešām Ādaži nespēja salabot savus ceļus? Dievs, vai jums nekas nav lausts? Ir! Kāja! Viens no Ādažu iedzīvotājiem ir smagi cietis, tāpēc, diemžēl, mums būs jābeidz šī reportāža. Uz redzēšanos! Tātad, viss, ko mēs uzzinājām šodien, ir tas, ka nevajag staigāt pa pirmo ielu un visiem šiem ceļiem, ja nevēlaties savus baltos zābacīgus nosmērēt. Un tagad, uz bēdīgākas nots, Ādažu vidusskolā notika lekcija par pīpēšanu. Bērniem ļoti mācīja nepīpēt, nedzert un tādas lietas nedarīt. Lekciju vadīja Ārnita, uzvārdu neteikšu, tas viss ļoti slepeni. Bet bērni gāja mājās un pēkšņi viņi ieraudzīja Ārnitu smēķējiem. Šausmas gatavās. Vai tas ir normāli, ka tu izstāsti bērniem nesmēķēt un viņi pēc tam smēķē? Mūsu redaktori to noskaidros. Jā, varbūt nedaudz arī ģīmīt. Tātad, viņi smēķē skolas teritorijā? Mums nav īsti atļauts izpaust informāciju. Es jūs vietā neklusētu, jo par klusēšanu var tikt piespriests sods. Jā, viņi pīpē! Cik bieži? Katru dienu? Vai par to zina kāds no skolas darbiniekiem? Man liekas, ka nē. Nē, nevajadzētu. Jūs paši aiziesiet pie direktors un visu izstāstīsiet? Izstāstīsiet, vai arī? Tad mums nāksies runāt ar jūsu vecākiem. Tu arī beigsies mūsu intervija ar mazgadīgajām pīpētājām. 24. oktobrī notika skolā dziesmu manai paudzei. Šovs bija ļoti labs, bija daudz dalībnieku, visi ļoti labi uzstājās. Un īsāk mēs jums parādīsim video un redaktori jums visu izstāstīs. Tātad tagad mums būs intervija ar Luīzu Drasku. Viņa piedalās konkursā dziesmu manai paudzei. Tātad, cik interviju jau dziedi? Es dziedinu 3 gadus.
Aiziet. Labvakar, tātad. Šodien kopā ar jums rubrikā kopā būšu es Salcerīte. Tātad, šodien mēs noskaidrosim ādažu aktualitātes. Tā kā šo sezonu modē ir melnbaltā krāsa un pumpainais raksts, mēs arī šūsim skaistus svārkus un aksesuāru matiem. Tātad, tas viss notiek pavisam vienkārši. Paldies Salcerītei, kas novadēja mūsu stila rubriku. Tagad sporta un laika ziņas, bet mēs ar Muktiju no jums atvadamies. Sveiki, šeit Kristiāna Griķe ar jaunākajām sporta ziņām. Šajās sporta ziņās es jums stāstīšu par jaunākajiem notikumiem, kas risinājās F1 sacensībās. Tātad, lai jūs zinātu, šajās sacensībās piedalījās nestik sportisti, bet galveno balvu izcīnīja Nesen norisinājās pingpong sacensības, kurās piedalījās Marija Šarāpova un Stefija Grāfa. Tagad būs neliels sižets par viņām abām. Mēs esam klāt šajā saspringtajā mirklī. Cīņa ir ļoti sīva. Kurš uzvarēs? Nezinu neviens. Viens punkts nevienai! Cīņa ir tiešām saspringta. Man pilnīgi pašai vēl paliek. Stefijai Grāfai ir 2 punkti. Pagaidām Marija Šarāpova vēl cenšas. Saņemieties, Marija! Saņemieties, zinu, jūs to varat. Ak, Dievs, bumbiņāt, citas atcikas. Ātrāk! Wow! Marijai Šarāpovai vēl 1 punkts! 1 punkts! Viss ir ideāli! Super! Cīņa. Pārtāt. Un sižets beidzās! Aiziet! Paldies par uzmanību! Šīs bija sporta ziņas. Ar jums bija kopā Kristiāna Griķe. Vēlu jums veiksmi turpmākajā dzīvē! Touchdown! Esiet sveicināti laika ziņās. Es, Aļona, jums pastāstīšu, kāds laiks būs Ādažos. Tātad rīt Ādažos spīdēs saulīte. Būs tāds vēss vējiņš, grādi, kaut kur ap +3, +2, tā svārstīsies. Nakts būs ļoti augsta, būs sniegputenis. Un tāpēc es jums visiem ieteiktu saģērbties siltāk, arī pidžamās siltākās, lai parīt laiks būs labs, gluži kā šīs puķītes. Grādi būs ap 0, arī būs augsts. Nopērciet ziemas zabakus, tikai nepērciet baltus, kā jau jūs dzirdējat, ceļš Ādažos nav īpaši labs, tāpēc zabaciņus jūs sasmērēsiet. Es uzskatu, ka jūs zināt visu par laika ziņām. Viss ir ok. Bye bye!